Es gribu būt gudra. Tu tagad atgriezīsies augstskolā. Ot šo es vārdu aizmirsu. Izdzēš to video. Arguments. Un es vienkārši neizturēju. Savā ziņā tāds bulings. Es zinu, ka vajag lasīt grāmatas. Es taču teicu provokatīvs jautājums. Sveicināti! Šodien pie manis ciemos ir Intrīša, blogere un dziedātāja. Un mēs parunāsim varbūt par netipiskām tēmām. Kā tu nonāci līdz blogera karjerai? Kā tā bija izvēle tava, vecāku, un ko vecāki domāja par tavu izvēli? No sākumā gribu teikt visiem čau! Kā tā vispār sanāca? Es strādāju parastā darbā, restorānā, barbershopā, pēc tam es strādāju ofisā. Un vienā brīdī es sapratu, ka tā sistēma, kura mums ir 5 dienas nedēļa, dara man tādu sajūtu, ka es esmu cietumā, ka dzīve vienkārši kaut kur gāja prom. Un man gribēs vairāk to brīvību. Bet tieši ko es gribēju darīt, es nezināju. Es vienkārši vizualizēju, ka es sajūtu brīvību. Ļoti daudz dienas, ļoti daudz mēnešus un tā tālāk. Un kaut kā tā sanāca, ka dzīve man iedeva vienā brīdī tādu ceļu, kurš man privjol pie blogeru dzīves. Jā, atveda pie blogera dzīves. Bet tad, kad tu esi izvēlējusies šo ceļu, kurā tu nonāci nejauši, ja var tā teikt, kādas bija atsauksmes no draugiem, no vecākiem par to, ar ko tu nodarbojies? Ļoti slikta. Tiešām ļoti slikta, jo, protams, pirmie mani video, viņi nebija tik forši, ja? Un es tikai mēģināju kaut ko darīt, kaut ko runāt, un tas nebija vienmēr veiksmīgi. Un, protams, vecāki vienmēr grib, lai viņu bērns bija perfekts. Un kad es publiski kaut ko tādu runāju, kas nedara mani publiskā vidē perfektu, ja, viņi ļoti tā, viņam nepatika. Un bija tādi momenti, kad viņi teica, ka izdzēš to video, nevajag, priekš kam tas tev ir vajadzīgs. Bet pēc laika, kad viņi redzēja, ka mans darbs ir veiksmīgs, viņi samierinājās. Jā. Es nedomāju, ka viņi ir apmierināti, viņi drīzāk samierinājās. Nē, šobrīd viņi ir apmierināti. Šobrīd jā, viņi ir lepni par mani. Jā, viss ir kārtībā, bet ir brīži, kad viņiem kaut kas nepatīk. Protams, viņi ir pirmie mani heiteri, komentētāji, kuri tur mums ir visādi strīdi mājā par maniem video. Vēl joprojām tas ir, bet viņi šobrīd ir lepni, tāpēc, ka man sanāca. Bet no sākuma nē. Tas ir īstenībā ļoti ierastā, es tā teiktu, uzvedībā no vecāku puses, jo vecāki tiešām vienmēr domā, ka viņi zina, kā labāk priekš viņu bērniem, bet, diemžēl, tas nevienmēr tā ir. Ja, jo es pēc pieredzes arī zinu, man ir vairāki gadījumi, kad vecāki cenšas izvēlēties savu bērnu karjeru. Un pavisam nesen man arī bija gadījums, kad pie manis griežas vienā mamma ar lūgumu aprunāties ar viņas meitu, kurā arī izvēlējusies ne to ceļu, kurā saredz mamma. Jo meita ir absolūti skaidra vīzija, par ko viņa grib būt. Viņa mācoties skolā jau izvēlējas to nodarbošanās veidu. Un tas ir saistīts ar kosmetoloģiju, bet pēc mammas domām meitai ir jāiegūst no sākumā kāda pieklājīga izglītība, un par pieklājīgu izglītību viņa domā ekonomiku vai jurisprudenci. Un tad viņa man saka, Oksana, vai tu vari aprunāties ar manu meitu? Es saku, par ko? Viņa ir skaidra vīzija, par ko viņa grib būt. Ne jau visiem jauniešiem tāda skaidra vīzija vispār eksistē viņu vecumā. Es saku, es varu tev pateikt vienu frāzi. Atšujies no sava bērna. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Piekritu, jā. Piekritu. Bet ļoti interesants fenomens tiešām, par ko tu runā, ka vecāki tagad ir lepni par tevi. Jā. Un tu teici, ka viņi tevi kritizē, bet man gribētos pajautāt, vai tu klausi viņu kritiku vai neklausi? Nekad neklausījos. Es vienmēr darīju tā, kā es gribu. Jau no bērnības man bija tāds raksturs.
ka man vienalga vispār uz cilvēku viedokli. Un tas var būt jebkurš cilvēks, gan nepazīstams, gan draugs, gan vecāki. Es vienmēr daru to, ko es gribu, jo man ir tāda sajūta dvēselē, ka man nebūs otras iespējas, man ir tikai viena dzīve. Diemžēl cilvēki apkārt par to nedomā vispār, bet man liekas, par to vajag atcerēties katru dienu. Un kad ir izvēle vai kaut ko izdarīt, to, ko tu ļoti gribi, vai neizdarīt, vajag izdarīt. Bet šajā gadījumā man uzreiz rodas tāds jautājums, tu saki, ka tu klausi sevi, savu sirdi. Es pilnībā atbalstu arī esmu no tādiem pašiem cilvēkiem, ka klausu sevi un savu sirdi. Bet mums vienalga, man liekas, dzīvē ir cilvēki, uz kuriem mēs, tā kā negluži, ka skatāmies, bet varbūt, kuru mēs vismaz paklausam. Ko viņš saka, jo kritika pēc būtības nevienmēr nozīmē, ka kāds grib nodarīt pāri, vai kāds grib kritizēt kritikas pēc. Bieži cilvēki kritizē, tīpaši tuvie cilvēki, tāpēc, ka viņiem nav vienalga. Un viņi patiešām grib palīdzēt, nevienmēr tā palīdzība ir nepieciešama, tā mēs pilnīgi piekrītu, ja? Bet viņi visticamāk to dara tiešām ar mērķi palīdzēt, jo viņi nav vienaldzīgi. Vai tev ir kāds cilvēks, kuru tu tomēr paklausi? Jā, tas ir viens cilvēks, mana māsa. Tikai viens viņa var to izdarīt. Man kaut ko teikt, protams, es izdarīšu tā, kā es domāju ir pareizi, bet es varu viņu paklausīt. Tas ir vienīgais cilvēks, tāpēc, ka pirmām kārtām viņa ar mani dzīvoja visu manu mūžu. Viņa ir ar mani vienā tēmā. Mēs ar viņu kopā strādājam, tā kā viņa ir iedziļinātā šajā tēmā. Viņa var kaut ko saprast, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Piemēram, es nevaru klausīt manus vecākus, tāpēc, ka viņi ir attālināti no šīs tēmas. Kāpēc man vajag viņus vispār klausīt? Viņi taču nesaprot. Māsa, tas ir tās cilvēks, kurš katrā manā dzīves jomā iet kopā ar mani soli pa soli. Ja? Un tāpēc viņa redz vairāk nekā citi. Es pilnībā tev piekrītu, jo bieži vien tiešām tie, kas grib dot padomus, īstenībā viņi nevar dot tos padomus, tāpēc, ka viņiem vai nav zināšana, vai nav pieredzes. Un šeit es vienmēr atceros teicienu, ko kādreiz bija teikusi mana profesore, ka grāmatu neesi lasījis, bet viedoklis ir. Tas ir no tās sērijas. Ja? Un es pilnībā piekrītu, ka vajag klausīt tikai tos cilvēkus, kuriem patiešām ir zināšanas, ir pieredze, jo tad, viņi no savas pieredzes var dot vērtīgus padomus, un tad jau, protams, mūsu uzdevums klausīt vai neklausīt šādu. Pašlaik ļoti daudzi cilvēki un arī ļoti daudzi eksperti pat arī aicina monetizēt savus hobijus, nestrādāt algoto darbu, un arī tev īstenībā ir tās stāsts, ka tu saproti, ka tu tajā strādājot tajā algotā darbā, tu jūties kā cietumā. Un kāpēc pēc tavām domām cilvēki saka vairāk pievērsties šim karjeras ceļam? Brīvam? Jā. Man liekas, ka cilvēki mazāk varbūt ticē un interesējas par, piemēram, enerģijām, izotēriku, par kaut kādu tādu dzīļu, par dvēseli. Un tas ir tikai tagad kaut kā atverās cilvēkiem. Sapratu, ko tu gribi pateikt. Visticamāk, tas ir saistīts ar to, ka mēs ilgi dzīvojam diezgan slēgta sistēma. Jā. Viss bija prognozējams, par mums bija padomāts, kad, ko un kā mums būtu jādara. Tad, protams, mainoties laikam, mainoties sistēmai, cilvēkiem mainījies domāšanas veids. Un šis domāšanas veids tad atnes tiešām to atziņu un apziņu par to, ka, lai es varētu būt veiksmīgs, mēs nerunājam par veiksmīgu veiksmi, ja? Mēs runājam vienkārši par veiksmīgu savā izpratnē, kas priekš tevis ir labi, cilvēki tik tiešām sāka uzdot sev jautājumus, kas tiešām man ir vajadzīgs, kādas ir manas vērtības, kādu ceļu man izvēlēties. Bet šeit es pamanu mūsdienas arī tādu interesantu paradību, ka cilvēki bieži vien uzskata, ka tas ir viņu vērtības, bet viņi paskatās Instagramu,
to skaisto dzīvi, veiksmīgo veiksmi un pieņem tās vērtības par savām, kas patiesībā viņu vērtības nemaz arī nav. Es zinu, ka vajag lasīt grāmatas, jo, diemžēl, šobrīd grāmatas viņas nav tik populāras, visi skatās internetu, sociālos tīklus, bet man šķiet, ka grāmatas vajag būt obligāti katram cilvēkam. Lieliski! Un tad šeit es arī uzdošu sev jautājumu tajā pašā laikā, kāpēc ļoti daudzi cilvēki mūsdienas izvēlas īsus video, īsus no YouTube, no TikToka un uzskata to par galveno mācību vielu. Tomēr. Leņ? Okay. Tas ir pirmām kārtām, protams, veselu grāmatu izlasīt vai paskatīties īsu video. Jā. Protams, cilvēkiem vieglāk paskatīties īsu video. Jā. Nu, tas ir pirmām kārtām. Jā. Otram kārtām īsi video ir vieglais dopamīns. Jā, pilnīgi piekrītu. Un Jā. tas jau ir atkarība kāda ziņā. Jā. Un tiešām par grāmatām runājot, es nonācu pie secinājuma, ka mūsdienas cilvēki nelasa grāmatas. Pilnīgi piekrītu, slinkums, absolūti noteikti. Bet tas mani noved pie tādas interesantas atziņas, ka cilvēkiem varbūt vispār ir slinkums domāt. Tev tā nešķiet? Man tā šķiet. Jo pieņemsim arī par tiem pašiem video skatāties. Tu vari šobrīd leju pielādēt gandrīz vai jebkurus video, un cilvēki ļoti viegli uztver šādu informāciju, uzskata to par patiesību ļoti daudzos gadījumos, vai tieši otrādi patiesību neuzskata par patiesību. Un tajā pašā laikā mūs aicina būt kritiski domājošiem un tā tālāk un joprojām. Bet vai ne, tev nešķiet, ka šobrīd ir tas fenomens, ka cilvēkiem ir slinkums domāt? Es redzu šo situāciju tā, ka mums ir ļoti visiem aktīvs dzīvesveids. Vienmēr viss kaut kas notiek, ļoti daudz informācijas apkārt. Un ja cilvēkam ir variants nedomāt, viņš arī nedomās. Kad tev sanāk atrast laiku grāmatu lasīšanai? Vakarā. Pirms gulēšanas man obligāti 1 stunda. Un ir gadījumi, bieži ir tādi gadījumi, kad man negribās. Es domāju, nē, es pasēdēšu telefonā, vai es iešu gulēt, vai kaut ko citu izdarīšu. Bet tas ir disciplīna. Es zinu, priekš kam man ir vajadzīgas tas grāmatas. Tu tikko pateici ļoti svarīgu vārdu – disciplīna. Ja, mēs bieži dzirdām arī no daudziem ekspertiem mūsdienas, arī no tiem, kas monetizē savus hobijus, ka mums jāzina, ko mēs gribam, mums ir jābūt sāpnim, mums ir jābūt mērķim, mums ir jābūt rīcībai, ļoti daudz. Bet te pašā laikā mēs redzam, ka ļoti daudzie cilvēki ir vilušies šādas pieejas, tāpēc, ka it kā viņiem ir mērķis, it kā viņiem ir sapnis un viņi arī rīkojas, bet viņi nesasniedz to, ko viņi vēlas. Un es no savas puses varu redzēt, ka visticamāk problēma ir disciplīna. Ka gribi, negribi ir jādara. Tāpat kā sportā. Ja tu vingro, jāvingro regulāri. Ja tu nevingro, tad pēc tam arī būs citas sekas. Tad tavi muskuļi arī nedarbojas. Tāpat arī ar smadzenēm. Ja tu nelasi, ja tu nenodarbini prātu, tad arī tam nav pamata darboties. Es redzu šo situāciju, ka cilvēkiem nav pārāk lielas vēlmes, lai būtu tā disciplīna. Jo, piemēram, es dzīvoju ar savām vēlmēm. Tik liela man, ja ir kaut kāda vēlme, es to gribu. Es gribu būt gudra. Piemēram, es gribu būt sportiska. Man vajag iet uz zāli. Man tā vēlme ir tik nenormāli liela. Uguns tāda, firvierks. Ka man ir motivācija stingri turēt to disciplīnu. Tieši no vēlmes man tas iet. Un ja cilvēks, piemēram, nevar kaut ko izdarīt, jo viņam ir grūti, viņam ir leņ, viņam vienkārši nav tik lielas vēlmes. Bet kad tu domā, ja mēs skatāmies no izglītības pozīcijām, jo tomēr karjerai nereti tā izglītība ir vajadzīga, vai paša izglītība, vai universitātes izglītība. Kā tu domā, vai augstskola, universitāte var būt tas tramplins, tas, kā lai saka, sākuma posms veiksmīgai karjerai? Es mācījos universitātē, es praktiski viņu pabeidzu. 4. kursā es pametu viņu. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka man sākās blogeru ceļš, un, diemžēl, mani pasniedzēji,
un skolini universitātē to ļoti negatīvi redzēja. Bija pārāk liela uzmanība, pārāk daudz komentārus. Dažiem pasniedzējiem es nepatiku, kā blogeris, un viņi to atspoguļoja vērtējumus, attieksmē, un es vienkārši neizturēju. Man vēl pusgads ir. Es, protams, kaut kad pabeigšu, es gribu to izdarīt, man vajag saņemties, bet to, kas bija universitāte, man vispār vēlmi pabeigt. Ļoti interesanti. Tā ir tā savā ziņā tāds bulings sanāca. Jā, bet kāpēc man šķiet universitāte ir ļoti svarīga? Nedaļa zināšanām, bet vairāk tas atver mūsu smadzenes un ļauj mums kritiski domāt, analizēt un pārbaudīt informāciju. Pieņemsim, mūsdienas ļoti daudzie cilvēki, ne tikai jaunie cilvēki, bet arī gados vecāki cilvēki, viņi vienmēr man, pieņemsim, personīgi uzdod jautājumu, apriekš kam tad ir vajadzīga augstāka izglītība? Un tad, kad es viņiem saku, ka tas patiešām māca domāt, viņiem tas neliekas par pārliecinošo atbildi, jo viņi man saka, es taču varu arī to darīt ārpus augstskolas. Un sākumā es nedaudz iepauzēju, jo ko tad atbildēt? Tas ir tāds arguments, pret kuru ļoti grūti strīdēties. Un tad es sapratu vienu lietu, vēl vienu argumentu, kāpēc augstskola ir svarīga. Ne jau katrs cilvēks ir spējīgs pats organizēt sevi tāda veida, lai viņš varētu iziet to ceļu. Un augstskola ir tāds kā ietvars, kur viss ir gatavs, tad vienkārši vajag iet. Ja, tur ir atbalsta instrumenti, tur ir uzbūvēta sistēma, kura var novest tevi līdz noteiktajam rezultātam. Kad es sāku stāstīt par to, man parādījās nākamais arguments un nākamā kritika no cilvēkiem. Jā, bet visu, ko dara augstskolas, šobrīd ir šausmīgi neinteresanti. Un man vienmēr galva stāv šobrīd jautājums, kas ir interesants studiju process? Varbūt tev ir viedoklis, varbūt tu varētu pateikt, kas varētu būt tas, kas būtu interesanti studentam. Piemēram, ja tu tagad atgriezīsies augstskolā, ko tu gribētu tur redzēt? Es mācījos uz profesiju interjera dizainers, tas bija māksla. Tāds bija nosaukums, un tajā brīdī, kad es gāju tur mācīties, man bija ļoti interesanti. Viss, kas ir saistīts ar mākslu. Bet studējot, es sapratu, ka man mazāk un mazāk vēlmes ir strādāt šajā profesijā, jo universitāte man pilnīgi iznīcināja morāli. Ja? Jā. Bet kas bija tas bulings vai kaut kas Rāmji. Rāmji. Jo, piemēram, ļoti viegla situācija. Mums bija mākslas stunda. Mēs zīmējam. Un mums ir viena tēma. Un es gribu bišķiņ to radošāk procesu. Es gribu bišķiņ savādāk uzzīmēt. Tajā pašā tēmā, bet kaut kas mans. Un, kad es to daru, man teica pasniedzēja, ka nē, vajag darīt tā, kā es jums teicu. Un ne pa kreisi, ne pa labi. Rāmji. Universitāte, tieši kur es mācījos, nebija iespējas bišķiņ pielikt savējo sevi šajā profesijā, šajā jomā, to, ko viņi mācīja. Mēs šobrīd augstskolā cenšamies pilnībā mainīt pieeju studiju procesu organizācijai, un ļoti daudz fokusējamies uz to, patiešām, lai izdarītu to procesu interesantu un saistošu studējošiem. Un par tiem rāmjiem es bieži dzirdu no studentiem arī, ir tie noteikumi, ir tie rāmji un tā tālāk. Diemžēl ir noteikti rāmji, kurus mainīt nevar. Tas ir varbūt arī normatīvajos aktos atrunāts un tā tālāk. Bet es pilnīgi piekrītu, viss, kas attiecas uz studenta radošumu, tur gan nevajadzētu ierobežot. Viņš patiešām varētu būt ļoti radošs un darīt to, ko viņš grib. Bet, ja es aicinātu intrišu vadīt nodarbības
par sociālajiem mēdījiem. Ko Intrīša varētu iemācīt mani un tādus cilvēkus kā es, mana paudze, kuri tomēr mēs dzīvojam vēl bez sociālajiem mēdījiem, tātad jauna paudze vairāk orientējas. Ko tu varētu iemācīt mani kā rektoru un varbūt manus kolēģus, kā pasniedzēja par sociālajiem mēdījiem? Nevienu neklausīt. Tas ir pirmām kārtām. Darīt to, ko gribas, to, ko teica sirds, neskatoties uz nekādām modes tendencijām, uz jebkurām tendencijām. Vienkārši darīt to, ko gribas. Nebaidīties, iziet no rāmjiem, atlidot kaut kur visumā, tieši radošā ziņā. Tas ir fenomenāli, jo es vienmēr ar kolēģiem, kad mēs runājam par blogeriem, par to, ko dara jaunieši, es no viņiem arī dzirdu, ka tas ir vai, ko tad viņi tur dara, vai. Un es nonācu pie secinājuma, ka tas, kas atšķir jauno paudzi no manas paudzes, ir fantastiska brīvība darīt to, ko viņi vēlas. Mēs tā neprotam. Reāli mēs tā neprotam. Mēs esam tādi visi šitādi. Visu laiku skatāmies pa labi, pa kreisi, ko kāds tur pateiks kaut ko mums. Bez tādiem cilvēkiem brīvība nebūs novērtēta. Arguments. Piekrītu, ka tādi cilvēki mums arī ir vajadzīgi, bet vienalga, tad, kad es skatos uz jauniešiem, man vienmēr nepatīk, kad gados vecākie cilvēki, viņi vienmēr saka, tie jaunieši, viņi tādi un tā, mēs tādi nebijām viņu gados. Parasti, ziniet, tas ir kā gandrīz vai pie katras kapņu telpas vienmēr atradīsies tantiņa, kurā aprunās visus jaunus cilvēkus, kas dzīvo konkrētajā kapņu telpā. Bet patiesībā mēs visi bijām tādi. Mēs vienkārši esam piemirsuši. Piemēram, man ir dēls, viņam ir 16 gadi drīz, un kad es dažreiz tur nevaru saprast, kas īsti notiek, tad man ir vīrs, kur viņš vienmēr saka tā, atceries sevi, kāda tu esi bijusi 16 gados. Un es cenšos atcerēties, kāda es biju, un es sapratu, jā. Arī ir jātājums, kāpēc tas pazuda? Ja? Un kāpēc mums ir triggers, kad mēs kaut ko redzam, mēs redzam to brīvību, kad cilvēks dara, ko grib. Mums iekšā ir triggers. Kāpēc mums viņš ir? Viņš ir tāpēc, ka varbūt mēs to neatļaujam sev, bet ļoti gribam to. Varbūt tāpēc mums iekšā ir tādas emocijas. Dažreiz es tā domāju, kāpēc es sev nevienmēr to atļauju. Es par sevi varu tikai un vienīgi runāt. Man dažreiz liekas, ka es nevaru atļauties pateikt to, ko es patiesībā domāju. Jo man ir rāmji noteikti, pieņemsim, tas amats, kas man ir, tas darbs, kuru es daru, ka es nevaru absolūti brīvi izteikt savu viedokli. Pareizāk sakot tā, es varu, bet tad man būs jāatsakās no tā, kas man šobrīd ir. Un šeit rodas liels jautājums, vai es esmu gatava upurēt to, lai man būtu iespēja runāt brīvi to, ko es gribu. Un es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir tāda paša situācija, ka viņi varbūt gribētu, bet viņi saprot, ka ir šie rāmji un viņi nav gatavi atteikties no tā, kas ir. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Nezinu. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Ja ir kāda izvēle vai stabilitāte, piemēram, kaut kādā amatā un darīt to, ko gribas, vajag vienmēr likt uz svariem. Un aiz svariem vajag vienmēr atcerēties, ka mums ir viena dzīve. Un neviens nezin, cik viņa ir ilga. Es šobrīd augstskolā arī ļoti bieži runājot ar studentiem saskaros ar interesantu parādību. Tad, kad es uzdodu jautājumu studentiem, ko tu vēlies? Cilvēki skatās uz maniem un ļoti rēti, kad viņi uzreiz atbild, ko viņi vēlas. Cilvēki pat nezina, ko viņi vēlas. Un tie cilvēki, kuri man atbild, ko viņi vēlas, viņu tas vēlmju saraksts ir tik ļoti standarts, ka viņi reāli nesaprot, ko var gribēt. Mēs pat arī taisījām vienu eksperimentu, mēs palūdzām izveidot sarakstu ar 100 vēlmēm. Lielākā daļa apstājās pie 20. Ja domājies, viņi pat nezin, ko var gribēt. Un tā, man liekas, ir liela problēma, jo ja
tu pajautāsi bērnam, ko viņš grib. Viņš tur var 200 sarakstīt, jā. Un tev ir absolūta taisnība, ka mēs kaut kā savu tā mazo bērnu iekšējo, mēs par viņu aizmirstam. Un iespējams tiešām viņš ir jālutina, regulāri jālutina, jāvēd pastaigās. Jā. Un nedrīkst par viņu aizmirst. Nedrīkst, un ja, piemēram, cilvēkam pazaudējas tas iekšējais bērns, ļoti svarīgi paskatīties uz visu savu dzīvi un atrast tieši to dienu, to momentu, to situāciju, kad iekšējais bērns pazuda. Un es tagad nedaudz atkal atgriezīšos pie augstskolu dzīves. Kad tu domā, šāda tipā studiju kurs vai iespējams semināri, kuros ar studentiem runāt par dzīves jēgu, par iekšējo bērnu, vajadzētu ievest augstskolu? Filozofija. Tā nav filozofija. Tā nav gluži filozofija, bet vispār tādas sarunās, tādu kursu, kā atrast dzīves jēgu, kā gribēt, kā iet uz priekšu, kā veidot karjeru. Coaching kaut kāds. Iespējams, vajag ievest augstskolas vai nevajag? Jā, obligāti. Obligāti jāievieš. Obligāti, jā. Un kā tu domā, ja mēs augstskola pāriet uz tādu coachinga stila apmācību? Nu, vat iedomājies, mēs augstskolas ieviesam coachinga stilu. Visos studiju kursus. Visur? Visos studiju kursos. Un ieviesam arī speciālus kursus, kuri virzīti uz tādu kā karjeras plānošanu, dzīves plānošanu. Ja mainās šāda veida augstskolas studiju modelis, kā jāizskatās, kā jāuzvedas pasniedzējiem? Man ir ļoti svarīgi, lai pasniedzējs bija pats ieinteresēts. Jo, kad es mācījos, es redzēju pasniedzējus, kuri vienkārši dara savu darbu. Viņi garlaicīgi pastāsta savu tēmu. Un ļoti svarīgi, lai cilvēks māca citus cilvēkus ar to uguntiņu. Pilnīgi tev piekrītu, jo viens no tiem jautājumiem, kas šobrīd man galvā arī griežas, jo man tiešām ir ļoti svarīgi saprast, kā jāizskatās nākotnes universitātei, vai tas ir nākotnes universitāte, vai tas ir tas, ko ir veidots tie saucamie TikTok hausi vai kaut kas tam līdzīgs, ka patiešām kā jāizskatās universitātei, lai jaunieši, mūsdienu jaunieši patiešām vēlētos studēt. Un, protams, kā jāizskatās tam mācības spēkam, kurš mācīs tos jauniešus. Un tad, kad es pajautāju, uzdevu šo jautājumu ļoti daudziem cilvēkiem no dažādām vecuma grupām, no dažādām profesiju grupām, atbildes bija ārkārtīgi dažādas, bet bija vienojošais elements. Tas ir tas pats, ko tu teici. Viņam ir jābūt spējīgam iedvesmot. Jābūt aizrautam ar to, ko viņš dara. Nevis tāda, tad tu klausi. Radīt piemēru. Tiešām. Un mēs šobrīd augstskola runājam par to, ka mums visiem mācības spēkiem, profesoriem, visiem ir jābūt produktiem. Ja mēs vēlamies, lai mūsu absolventi būtu tādi zinoši, kritiski domājošie, lai viņi tiešām varētu strādāt un mainīt Latviju un pasauli un iet savu karjeras ceļu, būt veiksmīgi, mums ir jābūt tādiem pašiem. Lai ieinteresēt, vajag, lai tu pats interesējies ar šo tēmu. Kad tu pirmo reizi saprati, ka tu vari ietekmēt kaut ko? Kad aiztaisies pirmais ceļš, bedrains. Kad es nofilmēju video par bedrainiem ceļiem un to uztaisīju. Tad tevi uzklausīja un aiztaisīja. Tad es sapratu, ka es kaut ko varu sociālos. Es šobrīd ar daudziem cilvēkiem, kad runāju par to, vai viens cilvēks var kaut ko darīt, lai ietekmētu procesus savā pilsētā, savā valstī, ļoti bieži dzirdu kritiku, neko mēs nevaram. Bet šeit ir spilgts piemērs, ka viens cilvēks var gan, ja ļoti grib. Tieši tā. Viss sākās vienmēr no viena cilvēka. Tagad ļoti daudziem influenceriem piedāvā iet uz vēlēšanām, uz Rīgas domu. Vai tev piedāvāja? Piedāvāja. Ko tu atbildēji? Nē. Kāpēc? Pirmkārt, es esmu vairāk radošs cilvēks. Tas netraucē.
Man liekas, ka politika traucē bišķiņ radošam cilvēkam. Politika, man liekas, ka bišķiņ ierobežo kaut kādus rāmjus, kaut kādus ļoti nopietnus terpus. Kā jums apmēram. Man patīk leopardi, man patīk rozas kleitas. Pirmam kārtam, otram kārtam. Es domāju, ka es jau tagad kaut ko varu. Kaut ko risināt. Jā, tas ir ļoti vajadzīgs. Ja valstī ir kaut kāda problēma, un es par to runāšu, varbūt kāds influenceris to iedvesmosies un arī kaut ko tādu uzfilmēs. Pēc tam trešais uzfilmēs, un mēs kopā risināsim to problēmu. Tad priekš kā man iet politikā, ja es tagad arī kaut ko spēju izdarīt. Zini, tu te pieminēji, ka tev patīk leopārds, tev patīk roza kleitas, un es kaut kā ļoti labi tagad atcerējos, ir tāda filma Blondīne. Par blondīni, ja, kura sākumā iedomājās iestāties Harvardā, pēc tam viņa iedomājās tikt valdībā uz kongresu, viņa uz Vašingtonu aizbrauca. Un bija ļoti skaista bilde, kad viņa rozā kostīmiņa kapi pa kongresa kapnēm, ja, un tas viņa rozā krāsas terpi viņai netraucēja veidot karjeru. Un viņa tiešām panāca ļoti labus rezultātus arī ar visu savu radošumu, ar to, ka viņa nekautrējas darīt un runāt to, kas viņai ir sirdī, ja, absolūti netraucē. Šajā gadījumā, vai tas ir tiešām tas apstākļis, kas tevi attur no tā? Es piekrītu, ja es kaut kāds dzīvē iešu politikā, es būšu tikai leoparda kostīma tur. Un vēl viena lieta, man nešķiet šī interesanta joma. Biznesa ir daudz interesantāk. Man arī biznesa šķiet, ka nav interesants. Cik interesanti. Jā. Kāpēc biznesa nav interesants? Kaut kādi papīri. Biznesi ir dažādi. Nē, es neesmu biznesa cilvēks. Man tā liekas šobrīd. Ok, tad noformulējiet, ko tad jūs īsti šobrīd darat? Man patīk to, ar ko es tagad nodarbojos. Bet kas tas ir? Tas nav bizness? Uz to nevar skatīties kā uz biznesu? Principā var skatīties. Tad sanāk, tas ir ļoti viegls biznes. Nezinu, radošs biznes. Es domāju, ka ļoti daudzie cilvēki, kuri gribētu gūt tādus pašus panākumiem, viņiem gan nešķiet, ka tas ir viegls biznes. Man liekas, ka tas ir viegli, vienkārši vajag sākt to darīt. Viss. Tad es pajautāšu, ja jums liekas, ka tas ir viegli, kas bija panākuma atslēga? Ļoti liela vēlme. Un tikai? Jā. Un tikai? Un telefons. Tad mēs varam teikt visiem, kas mūs skatās, ka ja jums nesanāk, ja jums neiet tik labi sociālajos tīklos, bet jūs to ļoti gribat, jūs domājat, ka jūs ļoti gribat. Sanāks. Tad jums nepietiekama vēlme, ja, kamēr jums nebūs tā pietiekama vēlme, jūs arī netiksiet. Jā. Viss tā vienkārši arī notiek. Sapratat, ja? Ļoti liela vēlme cilvēkam vienalga uz to, ka viņam nesanāk. Tādas ir tendences sociālos, kā miljons, miljons tas ir jau padaudz, 1000 video var neiziet uz rekomendācijām, un tur būs 0 skatījumus, bet uz 1001 būs miljons skatījumus. Tad es teiktu, varbūt ne tikai vēlme, bet arī neatlaidība. Ja? Tāpat kā... Ja ir ļoti liela vēlme, tad arī būs neatlaidība. Tā man strādā. Ok. Tad visi atcerāmies, kad mēs kaut ko gribam, atcerāmies intrīšu. Varam atcerēties, ja negribat intrīšu, varat atcerēties, to mieņemsim Edisonu, ka viņš ar savam spuldzem, no kuras tur 1000 reizes viņam sanāca spuldze. Atcerāmies Waltu Disneju, kuram arī ne no pirmas reizes ir sanācis. Acim redzot, viņam bija liela vēlme izdarīt to, ko viņi grib. Ļoti liela vēlme. Vajag... paskatīties dziļi dvēselē. Varbūt jūs patiešām to arī negribat. Un tad arī nevajag likt uz to spēkus. Tad es teiktu, ka jābūt godīgam pašām pret sevi. Jā. Es gribu būt miljonāra, bet es neko nedaru.
Bet varbūt es negribu būt miljonāra. Nu, varbūt es gribu būt miljonāra, bet es gribu, lai kāds man to iedod. Nu, Tā taču arī var. tā arī var. Es gribu būt, bet es negribu neko darīt. Es gribu, lai man atnes. Tad manā īstā vēlme, lai man kāds atnes miljonu. Nē, tā arī var domāt. Tad vajag vizualizēt. Varbūt sanāks. Ok, es vizualizēju, varbūt sanāks. Jā, redzi, varbūt. Jā, tad garantijas nav. Bet, ja, piemēram, mēs надеемся uz citu cilvēku, un vienkārši tā kā gaidām kaut ko, tad mēs arī, man liekas, nav vēlmes. Nav vēlmes. Man tomēr liekas, ka tu ieliek tajā vārdā vēlme ne tikai kā to tiešām patieso vēlmi sasniegt kaut ko, bet arī noteikto rīcību, lai tas notiktu. Jo, ja tu vienkārši gribēsi, tu vari turpināt gribēt. Nekas nenotiks. Tev vajag ne tikai gribēt, bet arī darīt. Tu taču ne tikai gribi, tu taču arī dari. Es daru, tāpēc, ka es ļoti to gribu, un es nevarēšu dzīvot, ja man nebūs to, ko es gribu. Es nevarēšu gulēt, es nevarēšu mierīgi elpot. Tomēr man liekas, ka ne tikai vēlme, bet arī darīšana, rīcība. Tas ir tas, kas trūkst ļoti daudziem cilvēkiem. Jā, viņi var stāstīt, ka viņi grib, bet viņi nerīkojas. Reāli nerīkojas, bet es piekrītu taviem vārdiem, ka pilnīgi, ka tu negribi pat gulēt, tad tu arī rīkosies. Jā, iespējams, viņam ir nepietiekami liela tā vēlme. Piemēram, cilvēks pīpē ļoti ilgus gadus, un viņš teica, ka es gribu pamest pīpēt. Un nevar pamest, jo viņam tur ir atkarība un tā tālāk. Ja paskatīties iekšā cilvēkam dvēselē, negrib viņš pamest pīpēt. Viņam patīk pīpēt, tāpēc viņš arī nevar pamest to. Es pametu pīpēt vienā dienā, jo man bija vēlme. Viss. Es negribu, es gribu būt veselīgai. Un es to izdarīju par vienu dienu, tāpēc, ka man iekšā bija 100% īsta vēlme. Bet cilvēks, kurš to nevar izdarīt, vienkārši viņam vajag pats sev atzīsties, ka viņš vienkārši negrib to darīt. Zini, es tagad atcerējos vienu tādu joku, kuru es stāstu studentiem, tad, kad es viņiem mēģinu izskaidrot, cik lielā vēlme un vispār kā formulēt pareizi mērķus un tā tālāk. Es viņiem tādu stāstu un tādā neierasts piemērs tāds. Jūsu vēlmei ir jābūt tik stiprai, lai jums nebūtu iespējas pat atrunāties, ka jūs to neesat izdarījuši. Un šeit kā es vienmēr mīnu, iedomājieties, jūs gribat čurāt. Jūs taču nemeklēsiet atrunās, kāpēc jūs to neesat izdarījuši. Bez variantiem. Jā. Tā ir tāda vēlme, kurā neļauj arī gulēt. Jā. Aptuveni, acīm redzot, jābūt tādai vēlmei. Es par to arī runāju. Jā, ka tev nav iespējas nedarīt. Ja tu to nedarīsi, ka minimums bikses būs slapjas. Jā. Jā, bet tomēr ir jādara un ir jāiet uz priekšu. Tieši par to es arī runāju. Redz. Ko tu darīsi, ja pēkšņi pazūdīs visi sociālie tīkli? Iešu uz televīziju. Ko tu tur darīsi? Filmēšos. Nebūs televīzijas, iešu uz radio. Nebūs radio, iešu uz avīzēm. Atradīšu. Man radies vēl viens jautājums. Kā tu sevi mēģināsi pārdot televīzijā? Kas ir tas intrišai, ka viņa būtu jāpaņem? Iedomājies, es esmu producents. Pārdot man sevi. Tāda, zini, tāda riebīga dāma, ja, kura skatās uz tevi, kā, teiksim, vai man tevi jāņem vai nav jāņem. Kā tu sevi pārdotu? Man nav nekas īpašs. Katram cilvēkam ir kaut kas foršs. Bet kas mani atšķir no citiem cilvēkiem, tas ir tas, ka es teikšu, ka es gribu iet televīzijā. Jūs esat producents. Jā, es gribu. Jūs teicat man nē. Jā. Es šeit sēdēšu. Rītā atnākšu, arī sēdēšu. Ja man ļoti tas vajag, es šeit katru dienu būšu. Okay. Glazām mazolīt. Iedomājies, ir jaunietis, jā, kurš šobrīd domā, kādu karjeras ceļu izvēlēties, uz kurieni iet. Kādu padomu tu viņam dotu? Klausīties sirdi.
Ja pieņemsim, viņam tiešām vajadzētu iekārtoties darbā. Nu, pieņemsim, tas ir tāds pirmais karjeras posms, viņš tomēr ies iekārtoties darbā. Nu, tu man tagad teici, ka tu sēdēsi, visu laiku man būsi acis priekšā, mēģināsi mani, paņemt ar to, ka visu laiku ar savu neatlaidību. Tas ir viena stratēģija, ja? Bet vai ir kaut kāds cits stratēģijas, lai varētu panākt to, ko tu gribi? Katram ir sava stratēģija. Katram ir savs raksturs, domas. Cits cilvēks, viņam nav tā neatlaidība, un viņš nevarēs sēdēt visu dienu, visu laiku un mēģināt kaut ko sasniegt. Varbūt citam cilvēkiem tas ir hitrists. Viltība, jā. Trešam cilvēkam, tas ir, ir dažādas, tas ir atkarīgi no rakstura. Katram ir savs veids, lai pienāk tuvāk pie sava sapņa. Kas priekš tevis nozīmē būt laimīgai? Nevar teikt tā, ka laime ir atkarīga no darba, vai ir problēmas, nav problēmas, vai ir attiecības, nav, vai ir bērni, vai nav. Man liekas, ka tas nav vissvarīgi. Vienmēr dzīve būs momenti, kad ir problēmas kaut kādas. Un ļoti svarīgi iemācīties atdalīt sevi un pārējo pasauli. Tā kā es esmu apkārt, kas notiek, tas nemaina manu iekšējo sajūtu. Un vienalga, kas notiek apkārt, es jūtu mīlestību, es jūtu dobratu, es jūtu, ka man ir mierīgi, harmoniju iekšā. Un vienalga, kas notiek apkārt. Tu pieminēji vēl vienu ļoti svarīgu lietu, un es ļoti vēlos tev uzdot šādu jautājumu. Dzīves jēga. Kas priekš tevis ir dzīves jēga? Izdzīvot šo dzīvi maksimāli, katru dienu, katru stundu, lai dzīves beigās, kad es būšu vecmāmiņa, es ceru, ka tā būs, un es varēšu nodzīvot ļoti ilgu dzīvi. Es varētu droši teikt, ka es savu dzīvi kā citronu izspiedu. Tā. Es atcerējos vienu savu draudzeni, kura vienmēr saka tā, priekš manas dzīves jēga ir dzīvot tā, lai pēc tam būtu kauns stāstīt mazbērniem. Tā arī var, bet atkal tu pieminēji ļoti svarīgu lietu, kā dzīvot uz maksimumu, tā kā, lai vispār visu maksimāli realizēt. Un tagad neatcerēšos autoru, bet es atceros, ka viens no filozofiem bija teicis, ka vislielākais grēks, cilvēka grēks, ir aprakt savus talantus. Un patiešām, manuprāt, dzīves jēga mums visiem ir tiešām attīstīt savus talantus, neaprakt viņus, vienalga kādi tie būtu. Un ja mums kaut kas patīk, to, ko mēs darām, tiešām darīt to, jo tas ir mūsu īstais talants iespējams. Un neatlikt uz pirmdienu, negaidīt īsto brīdi. Jo pirmdienas var arī nebūt. Un tagad es tev piedāvāju uzspēlēt blicu. Ļoti īsu blicu. Tā, Nobeļa prēmija vai līgums ar Gucci? Līgums ar Gucci? Jā. Sarkans paklājs vai sarkans diploms? Sarkans paklājs. Uzrakstīt bestselleru vai uzvarēt reality šova? Bestselleru uzrakstīt. Uzkapt Everestā vai apgūt vai gūt panākumus jaunajā sociālajā tīklā? Uz Everestu. Labdarība vai konkurss? Labdarība. Attiecības, lai visiem parādītu, kādas viņas ir, vai pasaka par vientuļu cilvēku? Attiecības, kādas viņas ir. Draugi vai jaunais trends? Draugi. Sekotāja mīlestībā vai taisnība tāda, kāda viņa ir? Es jau zinu atbildi. Taisnība. Un uz šo jautājumu es arī nojaušu atbildi. Dumpis vai pakļaušanas? Kas tas ir? Dumpis, tas ir buntu. Bunt vai? Pakļautība, pakļaušanas, pačiņiņa.
Pirmais, ok. Jā. Tāds noslēdzošais jautājums. Kam Patricija ir iemācījusies no Intrišas? Baidīties, jo Intriša baidās visu. Nē, Patricija baidās visu. Jā. Intriša vienkārši ar trīcējošiem ceļiem Iet un dara, jā. Paldies, ka atnāci pie manis ciemos. Un, mīļie sekotāji, rakstiet komentāros, kas tad jums ir svarīgāks – sekotāji vai diploms? Visiem atā! Piesekojot man!